Sveiki! Šodien mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar lielisku datorizētu modeli Rubina H40A. Tas ir 3. H sērijas modelis. Pirms tā ir vēl 2 modeļi – H10A un H20A, par kuriem varat noskatīties mūsu detalizētos video. Saipus atradīsiet apakstā. Visas 3 mašīnas ir aprīkotas ar vienādu diegu ievēršanas sistēmu un kvalitāti. Tās lieliski šoja gan biezas, gan plānas audumus un ir aprīkotas ar ērtu papildu galdiņu. Atšķirības starp šīm mašīnām – Rubina H10A veic 40 operācijas, bet H20A 80 operācijas. Rubina H40A no tām atšķiras ar vēl lielāku operāciju skaitu. Kopā sniedz dažādu darba, trikotāžas un dekoratīvo dūrienu. Tāpat mašīnai ir ļoti ērts informatīvais ekrāns. Sāksim ar ekrānu. Šeit jūs varat redzēt visu informāciju. Dūriena garumu un šuvas platumu var regulēt ar pogas palīdzību. Maksimālais dūriena garums ir 4,5 mm, maksimālais šuvas platums 7 mm. Visbiežāk izmantotās operācijas jūsu ērtībai atrodas mašīnas priekšējā panelī. Jums vienkārši jānospiež vajadzīgās operācijas poga un izvēlēto operāciju redzēsiet ekrānā. Visas operācijas ir ieprogrammētas, jums nav par neko jādomā, taču jūs varat arī mainīt visus diegu iestatījumus. Pārējās operācijas atradīsiet kartītē, kas ērti izvelkama mašīnas apakšā. Mašīnai ir 3 operāciju režīmi un pārējais starp tiem ir ļoti vienkārši, nospiežot to pašu pogu vairākas reizes. Direkt poga tiešās šošanas operācijas mašīnas panelī. Ieslēdzot mašīnu vienmēr ir direkt režīms. Patterns poga, pārējo operāciju izvēle no kartītes. Nospiežam režīma izvēles pogu un vienkārši ievadam vajadzīgo operāciju numurus. A pa H beta alfabēta režīms, kas mums būs nepieciešams, kad strādāsim ar atmiņu. Atmiņa tiek ieslēgta ar e-pogu. Darbs ar atmiņu ir ļoti vienkāršs process. Šeit mēs varam kombinēt dekoratīvos dūrienus, dūrienu ar burtiem. Pamēģināsim ievadīt vārdu Rubina ar sirsniņām. Pirmā būs sirsniņi. Kā mums būs jāpārslēdzas uz patterns režīmu, jāatrod sirsniņas numurs un jāievada. Pēc katra elementa ievadīšanas nospiežam bultiņu pa lagu, tad pāriesim pie nākamā elementa. Nākamais burts ir ar, tāpēc mums būs jāpārslēdzas uz alfabēta režīmu un jāievada vajadzīgā burta numurs. Nospiežam bultiņu pa ladru. Nākamais burts ir bul. Atkal meklējam tā numuru tabulā un ievadām. Nospiežam bultiņas pa ņobi. Šādā veidā veicam visu procesu. Ievadot pēdējo burtu, atkal pārslēdzamies uz patterns režīmu un ievadām sirsniņu. Šajā vietā mums būs jāieprogrammē mašīnas apstāšanās pēc sirsniņas izšūšanas, tāpēc pie pēdējā simbola nospiežam elementa beigu pogu. Ekrānā iedegas autostop simboliņš. Pēc visu nepieciešamo simbolu ievadīšanas nospiežam pogu E. Tad mūsu ievadītais saglabājas atmiņā. Atkal ieslēdzam atmiņu, pabīdam materiālu zem pedāļa, nolaidžam piediņu un nospiežam pogu Start, Stop. Šajā gadījumā ir daudz ērtāk šūt bez pedāļa, jo mašīna pati apstāsies. Ar bultiņu pa kreisi var atgriezties un kaut ko izlabot vai mainīt. Dzēst var, nospiežot pogu Č. Vēl viena interesanta funkcija ir vidējais attēls. Piemēram, ja parastā šuve izskatās šādi, nospiežot vidējā attēla pogu, mašīna automātiski sašuj šīs šuves vidējo attēlu. Šo funkciju var interesanti izmantot atmiņā. Piemēram, ievadām atmiņā vienu elementu, pēc tam ievadām to pašu elementu, tikai nospiežam vidējā attēla pogu, saglabājam un šūjam. Šajā gadījumā mums nav jāprogrammē apstāšanās, ja mēs vēlamies pievienot tikai pašu izveidoto dekoratīvo šuvi. Mēs varam apturēt mašīnu, kad mums tas būs nepieciešams, nospiežot tieši elementa beigu pogu, tad mašīna pabeidz visu elementu un apstājas. Kāpēc ir vērts izvēlēties datorizētu šujmašīnu? Kā redzat, datorizētas šujmašīnas vadība ir pat tiešām ļoti vienkārša, īpaši iesācējam, jo ir ļoti skaidra pogu vadība, visas operācijas ir ieprogrammētas, ir papildu funkcijas, kas atvieglo šūšanu, piemēram, adatas pozicionēšana, kad adata apstājas augšā vai apakšā, ātruma ierobežojums, cilpas izšūšana. Ja plānojat šot klētu svētkiem vai mētēlīti, ceru, ka mūsu video jums bija noderīgs un gaidīsim jūs mūsu veikalā.